Tu strādā smagi. Tu izmācījies skolu, dabūji labu izglītību, sāk labu karjeru, lai tu vari tālāk nodrošināt visu bērniem, un lai sievai arī viss ir, un lai varat braukt foršos atvaļinājumos, un tad tur vajag, kā teikt, dzīvokli nopirkt, vai māju, vai mašīnu, nu, viss tas pazīstamais, vai ne? Viss tas materiālais. Un tad kaut kad paiet 10, 11 gadi, un tu attopies, kad viss ir pilnīgā bedrē. Attiecības ar sievu vispār praktiski nav. Bērni besī, atklāti sakot, vai ne? Tu vairāk darbā pavadi laiku vai kaut kur aizbraucot uz sporta zāli vai pamakšķerējot vai kaut kur aizmūkot principā no visa, vai ne? Nekā ar savu ģimeni. Un kur tur tas viss izšķibēja? Kā tas tā notiekās? Ka mēs attopamies tādā situācijā, kad vai nu viens vai otrs sāk romānu, vai ne? Krāpšana notiek, un tad šķirās bieži vien, un tad meklē nākamās attiecības, kurās bieži vien pēc laika notiek tieši tas pats. Un tāpat ir arī ar darbiem. Strādājam vienā darbā, tur viss piegriežās, atrodam citu darbu, pēc laika tur jau arī riebjās. Liekas, ka visu laiku kaut kas ārpus mums esošs, mums kaut ko nedod, mūs nepiepilda. Mēs cenšamies, mēs skrienam, mēs dzanamies pēc kaut kā, bet mums nedod. Kaut kas mums kaut ko nedod. Nu, un vai tu esi paprasījis, kāpēc tā sajūta iekšā tāda ir? Tāda sajūta, ka vienmēr pēc kaut kā jāskrien, vai arī, ka tev kāds ko nedod, ka tu centies pēc vislabākā, bet tevi nenovērtē. Ko tu vaino pie šīs situācijas? Nu, kas pirmais nāk prātā? Nu, iespējams, ja tur ir liela strīda ar otro pusī, tad gribas uzreiz vainot to otru, vai ne? Nu, viņš mani nesaprot, es tur cenšos un viņš nenovērtē, vai ne? Vai arī tur darbā nenovērtē. Nu, tipisks principā jau klasika, vai ne? Es tik smagi strādāju, bet boss man nemaksā. Vai arī valdība, vai ne? Nodokļus paceļ, nu, principā kā cilvēks var izdzīvot ar šādu nodokļu slogu, plus vēl inflācija. Nu, un tad mēs varam visu dienu pavadīt šādā te, atklāti sakot, upura pozīcijā, visu laiku sūzoties par citiem. Bet vai tu esi paskatījies iekšā sevī? Paklausies savās emocijās un pajautājies, lūk, no kurienes nāk šis te viss, ka es jūtos niecīgs, ka man nedod, ka es cenšos un skrienu kaut kā, bet man nav. No kurienes tas viss ir nācis? Tie ir ļoti labi jautājumi, ko sev uzprasīt, jo tas liek aizdomāties. Un tā ir tā pirmā stadija, kad tu sāc saprast, tā tad kaut kas nav īsti ritīgi ar iekšējo emocionālo pasauli. Tur ar ārējo pasauli ir viss kārtībā, viņi vienkārši pilda savu funkciju. Tev laikam ir jāsāk ar to strādāt. Bet tad ir nākamais jautājums, no kurienes tas tā? Un tur bieži vien mēs varam maldīties ļoti ilgi, varbūt pat visu dzīvi un nenonākt pie īstajām atbildēm, jo var šķist, ka tas jau ir, kā mēs vienmēr esam bijuši, vai ne? Jo cik vien tu sevi ilgi atceries, vienmēr tā jūties, vai ne? Vienmēr nenovērtāts, vienmēr, ka jāķer savu asti, jāsteidzas kaut kur neuzspējas, un viss šitās te sajūtas, vai ne? Bet īstenībā, ja terapeits tāds kā es, kurš ir trenēts šīs te sajūtas saķert aiz astes un parādīt tev, kur tas viss tieši ir radies, ja tāds speciālists tev to parāda, tad var notikt tas brīnums, var notikt tā dziedināšana. Tu vari saprast un skaidri redzēt pēkšņi, kurā dzīves brīdī ar tevīm tas notika. Kad tu sāki tā justies? Kad tevī kāds ielika šo te karti, pēc kuras jādzīvo?
Lūk, kurš tev pateica, ka tev ir jāskrien visu laiku kādam pakaļ, ka tu nevari noteikt dzīvē pats savus likumus, ka tev vienmēr ir jāklausa cita likumiem, ka tev ir jājūtas maziņam un ka tu būsi nenovērtēts. Un šī sajūta tad arī piedzīvos sevi atkal un atkal un atkal cauri visām tavām dzīves situācijām. Cilvēki mainīsies, bet šīs sajūtas, kas tevī, šī karte, jā, pēc kuras tu vadies dzīvē, viņa tevi vadīs tajos pašos virzienos. Nu, lūk, un terapeits kā es, kurš ir strādājis ar klientiem tieši ar šo sajūtu atmaskošanu, atbloķēšanu un pārmainīšanu, spēs tev palīdzēt un palīdzēs tev nostāties uz pareizā ceļa. Un tad tu vairs nebūsi tikai akls vergs tām sajūtām, kas tevī šeit ir no bērnības, un tiem visiem paterniem uzvedības, kas tevī ir ielikti, jā, bet tad tu spēsi to skaidri redzēt, un tev būs tas spēks pieņemt pareizos lēmumus un rīkoties savādāk, un pēc laika jau tu redzēsi, kā tava dzīve ieiet pavisam citā gultnē. Attiecības uzlabosies, arī finanses uzlabosies, jo tu pats sevi vairāk sāksi vērtēt. Un ja tu pats sevi vērtēsi, arī darbā tu tiksi vairāk novērtēts, jo tad cilvēks saprot, šis cilvēks patiešām var uzņemties jau lielāku atbildību. Viņš nejūtās tāds maziņš un visu laiku apdraudēts pats. Viņam var uzticēties ar lielākām lietām. Un kur ir lielāka atbildība, tur uzreiz automātiski plūst vairāk enerģija un ir vairāk nauda. Tas tā vienkārši ir, tāds ir likums. Tā kā nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju, es tev parādīšu tieši, kā es strādāju, kā es tev varu atbloķēt visas tās sajūtas, kas tev traucē, un tad varam strādāt kopā.